Čau! Šodien vēl viens brīnums no manis. Ar šo te blenderi, šito te, kas ir šito te, sasmalcinam zemenes ar banāniem kopā. Īpaši forši, ka banāns jau tāds sagatavojies riktīgi, tāds riktīgi pagatavojies. Otrais solis. Iebiezinātā piena burciņa. Parastākais kondensētais piens ar cukuru. Es nezinu, kāds nevar cukuru lietot bez cukura. Nezinu, kā viņš tur būs, kā viņš tur putosies. Nu, lūk, un tagad šito visu uz pašu maksimālo ātrumu, kāds mums vien ir. Un vēl turbo režīmā. Putojam. Kad esam saputojuši, viņš sen nav vairs tik lipīgs, tās foršs puteņs. Man bija viena buņģiņa iebiezinātā piena. Tad šo zemeņu masu liekam klāt tajā iebiezinātajā pienā. Zemeņu banānu masu. Jā, liekam klāt pienam. Un visu tagad cītīgi samaisam. Es paņemšu šlotiņu. Cītīgi visu samaisam. Riktīgā krēmveidīga tāda konsistenti sanāk. Atvainojos, ka es traustos, es ar vienu roku. Tur telefonu roci strādāju. Šāda te riktīgs kā krems sanāk. Ļoti garšīgs, ļoti salds. Un kāpēc es to visu vispār daru? Jo mēs viņus pildīsim. Pildīsim visu šajās vafeļu starpiņās. Šodien maksimāli ieraudzīšu tādu brīnumu. Bērni paprasīja uztaisīt, un es pildīšu iekšā vafelē. Un atstāšu uz pāris stundām. Vīrs mājās šodien būs 7. Līdz 7 man pastāvēs. Un tad es jums varēšu patrādīt, kāda tā kūka man sanāca. Pildīšu iekšā šitajās ķīmiskajās vafelēs iekšā. It kā jau esot ar krāsvielām dabīgajām, bet tad jau manīsim. Bērni sagribēja. Nu, lūk. Jo viņas vispār bez garšas, ne saldas, nekādas. Un skatīsimies, kas mums sanāks. Nu, lūk, un kārtu pa kārtē. Tagad liekam virsū, smērējam šo mūsu krēmu. Ļoti garšīgs, starp citu, kam garšo salds. Cik kādam varbūt būs par saldu, bet pat cik vafela vispār nav salda, būs ļoti, ļoti garšīgi. Var ņemt arī mazlietiņā vairāk. Sākumā viņš man sanāk diezgan daudz, man bija zemenes iestāvējušās leduskapī. Viss jau bija